Nu ko, atkal es. Šodien tāda saulaina diena, 3. aprīlis. Nu tā kā vasarā, 20 grādu, jau 5. Mēs te vienu mazu līkumiņu aizmetīsim līdz Vangažiem. Skatāmies tālāk. Juglas ezers, kurš nezina. Jup, cik mizīt, tūlīt vilciens ies. Zaļais deg tur. Ko darīt? Nu, ko paspēja? Paspējām. Bīstama procedūra. Višķiņ. Tagad prom uz Baltazaru. Neviena makšķernieka. Agri. Un tas vēl lielāks bišķiņ. Peldās jau daži. Kafejnīca Piepe Prietkalnē. Te vienmēr smažo pēc gaļas un ir mašīnas. Laikam garšīgi gatavo, bet teika necila. Nereiz nebija. Vajadzētu aiziet kādreiz. Šitam naudas pietrūka. Izbraucam pie Rīgas Tallinas šosejas. Pirms ādažiem. Ielikam maršrutu. Jābrauc. Baltvilla tur ir 4 zvaigznes. 19 km jābrauc. Alderiem pa tuneli cauri un atkal gar Baltazaru otro. Es vēl nekad neesmu braucis. Apskatīsimies. Privāta māja rajons. Atkal mēs uz asfalta. Foršas mājas. Visiem te super. Vietas sauc Marsiļi. Atļautais ātrums 20 km. Ceļš te šitāds tagad sākas. Nezinu, vai es paspēšu. Rāda, ka 18.01 būšu. Vilciens 18.24. Jāsarau. Es tādā ātrumā nepaspēšu. 18.08 jau. Laiks zūt. Jo haidī, kur viņš mani ved. Man izveda. Super. Pagaidām. Par tādām takām nemūžam neiedomātos, ka te var izbraukt. Te kaut kāds ezers, dītis. Nezinu. Vai tur zīvis ir vispār? Drusku novirzījos, izbraucu pie dzelzceļa. Nu labi. Viņš man nevajag, ka jābrauc gar dzelzceļu. Mēģināsim. Braucam paralēli lielceļiem un sliedēm. Pa tādu mazāk svarīgu ceļiņu. Man ir pora 15 minūtes, tā kā varu lēnām pagaidām braukt. Nu, viņš man liek braukt te iekšā. Nevis pa šito ceļā te. Nezinu, kas būs. Mēģināsim. Ja būs smilts, tad ir vakars. Te jau ir smilts. Atradu alternatīvu bez smiltiem. Nezinu, vai paspējuši tagad. Oj, cik mizīt.
aizgājām tur. Man jau rāda, ka es nepaspēšu. Nē. Tur ir smilts, tur ar mociju jābrauc. Brauksim uz lielceļu. Pa maliņu plato. Oi, jomajo. O, tā tādu vajag, jā. Kā būs, tā būs. Varbūt paspēšu. Aizies! Dabūj! Varam braukt lēni. Vangaži uzliku. Auns tāds. Vajadzēja Vangažu dzelzceļa stācijā. Man vēl pilīt 8 km. Karoči vilciens aizgāja. Gaidīsim nākošo. Ja galva dula, tad kas? Pareizi, kājām darbs. Kur steigties? Mierīgi pa velo celiņu. Mašīna nav. Putniņi dzied. Vējš švilpo. Vangažos no City bija vai Bolts, varētu ar to aizmizot. Te stacija tik tālu, jo haidī. Te vēl 3 km jāpiļī. Nē, tā stacija nav domāta vangažniekiem. Te pilīt un pilīt, jomajo. Galu neredzu. Atbrauc. Un kā vienmēr vilciens aizgāja prom 5 minūtes iepriekš. Tūlīt redzēsim. Šitā stacija man vairāk atgādina bērnu pusauģu koloniju, kur nesāraksta nav nekā. Tas laikam no padomu laikiem Vangaži. Jāparasatē, nekā nav. Te vispār piestāja vilciens. Stacija kustības vadības distance. Nu. Jā. Tagad ir 18:38. Nākošais 19:49. Afigiet. Tas ir kaut kāds ārprāts. Tikai ne uz manu pusi. Žēl. Tas laikam ies atpakaļ. Sigulda. Bidova perons te, poši, te superīgs viss. Zolīdi. No Brežņeva laikiem. Bet laiks dievīgs te. Putniņi dzied. Nu labi, uz šīs nots optimistiskās mēs pārraidi beidzam. Tā. Gan jau atbraukšu. Varbūt. Ne, vēl nebeidzam. Braucam kafiju dzert pie lielceļa. Pie tā krodziņa. Jo man stunda tur jānīkst. Es sasalšu. Mēs te paēdīsim. Te viss ir. Paņēmām brāļa kebabu. 7 eiro un kapučinu. Laiks mums vēl ir 50 minūtes uz priekšu, atbraukt uz šejienu 5 minūtes. Pino, un porcija te milzīga. Tas ir brāļa kebabs.
Nu, jāpagaršo, tā redzēs. Nu, ēst var. Vēl 7 minūtes varēs. Te jau restorāns. Neesmu bijis, kādreiz jāiebrauc. Arī pie brāļa. Uz staciju. Nu ko, biļete rokā. 96 centi. Un bagaža. Nezinu. Un deg zaļā gaisma. Un es te viens ar putniem. Nu, tagad gan beigas. Šodien.